Un šodien mums gribās gaismu. Tad viņi tagad pie tās drūmās vecās pils uztaisam vienu foršu verandiņu. Jā, un tā kā tā tiešām ir tas Bīdermeja laiks, ko viņi datē, teiksim, 19. gadsimta sākumu, visur pie tām vecajām muižām iebūvēja klāt verandiņas, jo tas bija tas dzīvesveids, jā. Cilvēkiem patīk verandā dzert tēju, kā šodien Dirveiks tiek iznāca tas Čehova laiks. Čehova vasarnieki, jā, sēž tur ērti, ļāpā grāmas, mīlas grāmas, lasa grāmatas, skaita dzīvojas. Priekšlikums paredz atjaunot koku verandu uz esošiem pamatiem tā sākotnējā izskatā. Vēsturiskā projekta dokumentācija, kur mēs kaut ko varam atrast, vecās bildes. Un tad, kad skatās tās fotogrāfijas un uzmērīt, tas bija Filipam tik viegli, ja, jo tur ir tās stabu vietas. Un mūsu arhitektūras doktors Ilmārs Bildējs mums konsultēja. Tā kā Filips pilsētnieks, kad viņš aizsūtīja Ilmāram, un Ilmāram likās, ka tur tie pašas ticumīgi. Jā, ka tur tā dzēga ir masīvāka, un tad mēs aprakstam ansambli, ja arī cilvēkam, kurš neko nezina, ka tas ir mazliet piemineklis. Un kopš 41. gada Kungu mājā darbojas skola, ēka ir pārbūvēta. Un ansambli tad tas